Uzmanību! Runā zvaigzne! Šodien pēdējā mājas spēle šajā sezonā regulārajā pret Molto. Paldies! Labi nocīnījāmies, uzvarējām, izmantojām iespēju. Viņi neizmantoja. Komanda Malači tiek bez nākšas spēlē. Un tagad spēles labākie momenti. Tā arī ir. Lemš meklē, dod tālu piespēli, dod uz Mēncenu. Mēncens arī pieskarās un skrien tai pakaļ. Tur būs jāpacīnās par to. Viņš to izcīnā. Mēģina spēlēt kaisti pret vārtu pamatni. Un Balodis traucē. Izdod vārtu priekš Lemeš. Met vārti! Jā, šeit Jēkabs Virbuls nav glābējs. Metiens no zilās līnijas precīzi starp kājām. Teikšu, ka ir. Man patika šajā uzbrukumā, kā nospēlēja Artūrs Mēncens. Jā, arī atkārtojumā var redzēt. Kā viņš tur nožonglēja aiz vārtiem un beigās jā. Arī ļoti labs metiens Aiva Lemeža izpildījumā. Aiz vārtiem. Zvejnieks. Oi, labi. Šeit nesaprotās divi spēlētāji. Miglāns. Gats Miglāns izraujās 1-1 vārti. Kas pa metienu? Dāmas un kungi, nospēlētas nepilnas 3 minūtes un rezultāts jau ir 2-0 mainieku labā. Vārtus gūst Gats Miglāns, trešais rezultātīvākais komandas spēlētājs. Precīzāk nospēlēts vispār 2 minūtes 15 sekundes. Jā, labs sākums ir padevies mainiekiem, bet un kā tev liekas? Atkārtosies kā iepriekšējā spēlē? Nē, traks. 14 var. Nē, es vēl biju domāta uz Rēniku, bet nesagāju. Šeit Zālītim iespējā. Piespēle, Jaunslavietis, metiens. Švinkārt, tas, kurš Gustavs atvēra šo. Šeit Balodis laužās cauri un ar partneru palīdzību arī izlaužās un arī piespēle nonāk līdz Balodim. Balons griežoties izdara metienu Zoliņam. Tur jau 2-3 uzbrukumā viesi izdara metienu, kārtējo metienu. Jā, Gustavs Švinki iesaistās cīņā un jāpastrādā bija. Un Stība iegūst ripu metiens no vārti. Vidusons un viesu spēlētājs, tas mums ir Ričards Stība, gūst pirmos vārtus viesu rindās. Pa ledus līniju laižot, labs metiens un Gustavs Švinki nebija glābējs šajā epizodē. Ir ripu zonā, tur Balodis pirmais pie tās, piespēles vārtu priekšu un numurs 16 Reigža mazliet pasteidzās. Ko Pēters Rāzni dod uz Lapatko, Lapatko iet iekšā, ko darīs? Dod apakaļ Pēterim, Pēters met un vārds ir lielisks. Jā, ļoti labi pazīst viens otru, bet tas nav tagad svarīgi, viņš paņem arī mazūdrim iemet. Kuņģi! Abi smaida, bet turpin spēlēt. Bet cīņa. Kāpājās, un te jau Patris Švinki ir laukumā. Un Mānis metīs, un Virbuls ar kājas atgrāja ripu laukumu stūrī. Jānis Rāzni vienkārši pa portas priekšu, tur jau Rēniks, ko atzīmēs Rēniks tālāk uz Švinki. Švinki Lapatko var iziet 2-1, Lapatko. Vārti! Kas pa vārtiem? Ļoti skaisti ar nērto izdara visu un raida tuvajā augšējā stūrī ripiņu. Tiešām ļoti skaisti. Es biju, ja godīgi, pārliecināts, kad viņš dos piespēli uz Švinku. Jā, jo tur jau īsti likās, ka nav kur, bet Jurim tā nelikās. Viņš izdarīja visu, kas bija viņa spēkos un guva savus komandas trešos vārdus. Šeit tas mums ir Zvejnieks. Metiens aizsargājis kādu neizdots. Bītols saglabā Zariņš liels, grūti. Jā, un šeit metiens. Ripa joprojām nav piespiest. Skaisti. Šeit to, oi! Staļons! Šauj garām vārtiem. Aizšauj garām, jā.
Bet Jauns no vietas ar Nikītinu cīnās, bet tā noradījuma nav. Nē, pārbaudīja kādu bortu. Te Nikitam labs metiens, jāmet ir met. Pēc Virbuls ar atcitēt cimdu. Jauns no vieti. Un te 2-1. 2-1. Jauns no vietas ar Zālīti. Piespēl Zālītim, piespēl metiens. Ripa nav. Gustavs Švinka. Ariņu. Šeit atkal Vītols pieslēdzās. Nu, bišķi pa īsu. Un te uz priekšu Folkmans, kā saka, Artūrs uz Artūru. Mencens laužās kārtjo reizē. Mencens viss izmecina un tiek vārti! Jā, no aizmugurs tur zvejnieks centās patraucēt maksimāli, bet Mencenam tas problēmas nesagādā un raida Ripa tālajā vārtu stūri. Artūrs gūst vārtus no Artūra piespēles. Šajā gadījumā Artūrs Mencens gūst vārtus no Artūra Folkmaņa piespēles. Ja nemaldos, arī šī maiņa pagājušajā spēlē uguņoja un... Visus 3 vārdus samet. Jā. Visu vairāk. Vairāk, jā. Redzam, ķīmija ir. Jā, kādu laiku jau kopā spēlē. Darbi. Šeit piespēle uz Zālīt, bet... Miglāns iejaucās visā pasākumā. Jep. Un šeit Šusters metiens. Ripa izslīd no... Gustavs Švinka! Man sāpīgi atrāvās, bet... Nu jau atbruņoti. Švinka uz Lapātko, un te var sanākt 3-2, ko? Un tur atrod, un neizdodas trāpīt vārtos Patrikam Švinkam, bet joprojām Reinikam iespēja met. Nu jā, pateikšu godīgi, tur Molto spēlētāji vienkārši izdomāja, ka jādodas mainīties, un partneri ieslidosies. Un šeit Šusters uzņems ātrumu, gaida partners, piebremzē. Zariņš patraucē, bet tāpat saglabā Ripu. Šeit piespēl Mazūdis, metiens! Vēl viens metiens! Gustavs Švinka glāb! Zālīts uz vārtu priekš, tur rikošets. Paulos lēnām to Ripu dabona ārā, tā lai nebūtu pantim. Mazūdis ir pirmais, bet neizraida Ripu ārā. Folkmanam jāmet. Nē, Mencens, met vārti! Artūrs uz Artūru. Nu ļoti, es teikšu tā. Artūrs Folkmans šajā epizodē nospēlēja fantastiski, jo viņam bija metiena līnija. Jā. Viņš atrada labāku iespēju, iedēvā otram Artūram Mencenam. Un ka Mencens lādē iekšā. Artūrs ir gols. Jā. Tagad vēl derētu arī Palvom iedot, kad piespēlē. Piespēlē uz Jaunsovietu. Jaunsovietis saglabā Ripu. Piespēlē uz Mazūdi. Nostājušies jau Molto. Skaisti piespēlē Mazūdi izpildījumā. Šeit metiens. Labs metiens. Gustavs Švinkā. Jā, un šeit... Un tagad gan jāsteidz apakaļ. Šeit Vītols vienatnē pret Gustavu un... Gustavs Švinka atkal glāb komandu. Jā, piespēlē Jaunsovietim, bet tā piespēle neprecīza. Un te Mencens iejaucās, vai dos uz Reiniku, ir uz Reiniku. Un Reinikam tur sēž virsū, bet Reiniks uzmeta, nu neērtās. Jā, jau no muguras pielavījās Mazūdis, kurš labākie spēlētāji abu komandu izpildījumā. Tas būs Patriotiem Juris Lapātko un Molto komandai Jēkabs Virbuls, vārdsargs.